Labvakar skatītājiem. Šī jau pārfilmējam jau kaut kādu 10. reizi, jo skaņa ir baigi sūdīgā, neko nevar dzirdēt. Bet ir 371 atlases setups, 20. oktobris, jā, šodien ir, un mēs atrodamies Ātra centrā. Šodien, kā ierasts arī visos pārējos 371 pasākumos, kuros es esmu bijis, mēs iziesim cauri dalībnieku apaviem, drēbēm, šmotkām. Pastīsimies, kurš ir visdārgākais. Arī paņemsim varbūt kādus skatītājus, kas atnākuši apskatīties. Arī viņu šmotkām iziesim cauri. Man ir sagatavot arī maza dāvaniņa. Tam, kuram šmotkas būs visdārgākās, nu vismaz centīšos atcerēties tos ciparus, tas dabūs Betsafe Kepona dāvanā, nu tāda maza dāvaniņa. Tā kā iesim skatīties, kas šeit notiksies, kādi cilvēki, ar ko viņi nodarbojās, ko viņi ir saģērbušies, tad jau redzēs, kurš šodien ir visdārgākais. Ok, labi, galvenais šodien jūtamies, gribu jūs kaut kādu enerģiju, vairāk? Jūs pilnē jau? Jo! Pasies, ko es esmu izķēris serpentīnu, jā. Viņš jau gan jau nezinu, ko mēs viņam jautāsim, bet es sākšu jautāt. Tagad man sabiedēja bišķi. Nē, viss čil. Davai, kaut kādus faktus par sevi, nu tā īsumā. Tu par mani kaut kādam informāciju dalībniekam gribi pārdot pēc tam? Nē, nu tāda. Man sauc Rūdis. Rūdis, ok, Rūdis. To es varu pateikt. Labi, pietiks ar faktiem. Kādus faktus tu gribēji? Viss nebūs fakti, karoči. Nu, davai, sākam. New York Yankees sapurīt. 35 eiro. Nē, šitajā te, kā viņš saucās? Ne sporta direkts, bet lejā. Umana. Kaut kā Douglasā, jā, 35. Tur bļāvēcīts piedaros. Es neatceros. Kāda Douglasā? Kosmētika pārdodās Douglasā. Krekliņš. Bērška. Arī Akropolē. Tas viss pa lielam vienā dienā nāca. Akropolē. Kādā pēc tu lasi, kas tur rakstīts ir? Nē. Kas tur ir rakstīts? Sharing, caring, loving. Tieši atbilst manam noskaņojumam 371. Šitas maksāja kaut kādi 30 eiro. Es tiešām cenšos atcerēties. Tālāk bīkses. Šitās bija 55 eiro. Jā. Ja domāju, tur tik dārgas drēbes, come on. Bet, nu labi. Apakšā Nike Air Force, Sportlands. Tie bija kaut 130 eiro. 130 eiro. Tad kopā mums ir kaut kādiem 200 soķiem. Gandrīz 200, jā. Pār 200. Jā, būtu es zināju, es būtu uzvilcis visu, kas man ir krutākais mājās. Bet, nu labi, tagad es būšu vienkārši Akropoles Bērškas šūs. Es tā saprotu, tā kā tiec tālāk, un mēs pēc tam skatāmies tevi tālāk, vai ne? Jā, tas kaut kas. Es ļoti ceru, ko es esmu sapratis, cerībai te nav vispār nekāda sakara. Tad nekas nepalīdz ar cerību. Veiksme? Nē, arī veiksme. Nu, veiksme arī. Jā, Rūdim bija veiksme. Labi, nē, joks, Rūdis viss iek. Paldies tev liels. Jo, ar mani kopā ar Kjūmani. Es tevi ļoti sen neesmu redzējis. Nu, tādā ziņā vispār tādā, nu, tu nāc kā skatītājs, vai ne? Bet tu tagad atsvaidzini man atmiņu. Tu tak uzvarēji. Jā, es uzvarēju pirmajā sezonā un salīdzinoši varētu teikt arī otrajā. Tā to varētu saukt. Tur bija čakars ar Covidu, bet principā jā, pirmā un otrā sezona. Tu taisies atgriezties? Un tā kā, nu... Zini kā, es gribētu katrā sezonā piedalīties, bet priekš manis tas vairāk nav interesanti, jo ir daudz jaunu džeku. Tad, kad būs tāda kā All-Star sezona, kur ir bijuši džeki, kas jau ir labi pierādījuši sevi, tad es ceru. Varbūt mēs kaut ko nezinām vēl. Ja būs, tad es piedalīšos tādā, kas, nu reāli, tas man interesētu. Davai, sākam no augšas. Kas tev ir galvā? Man ir Daks Cepura, man liekas. Jā. Es nezinu, kas viņa bija, bet es viņu nopirku. Pingvīni. Pingvīns man ir, jā. Tātad man ir Stīs. Vai, cena. Pats galvenais cena atceries. Tas ir pats galvenais. Man liekas, kaut kā 20 eiro bija. Jā, es tāpēc, ka man ir plugs, es dabūnu cepurs vēl ļoti labām cenām. Vai tev vajag teikt dārgāk? Kas tev ķēde ir? Rīl? Nē, nu, kā to ņem? Ir. Rīla. Tas, lai paliek tad noslēpumā. Neteiks cenu? Nē. Nu, vai tas ir, jā, šitas... Šitais ir sūtīts no internetu veikala. Man liekas, viņš vispār kaut kādu 5 eiro maksāja tikai. 5 eiro, ļoti jauki. Šitas jāciņa, kas tas ir? Tas ir Stīs, man ļoti patīk šitā jāka Stīs. Tas ir firma Stīs? Jā. Nu, viņi nav vienkārši ķipa urbānās brīvības, tur stila prikols ir. Viņa bija, man liekas, kaut kādi 350, šitā bija ķipa dārgākā. Bet viņa man ļoti patīk, šitā jāka man ļoti patīk. Man arī patīk, pa 350 man arī patīk, jā. Nē, tas jau negarantē, ka jāka labi. Ir labi.
Bikses? Bikses nopirku pavisam nesen Sportland outletā. Pa, man liekas, 50 eiro kaut kur tā. Un Air Force. Tos nopirku es neteikšu reklāmu. Es nopirku veikalā, karoči uz atlaidi pa kaut 75 no 150. Tāpēc arī neteikšu atlaidi, jo viņi, es neteikšu reklāmu. Ja nav Foodšops, tad nesaki. Jā, tieši tā. Mēs respektējam Ozi. Īstenībā es pirku no Ozola. Tur ir baigi daudz kaut kas labs. Viņš tās video uztaisīja, var iet uz turieni vienkārši. Ok, paldies tev liels. Paldies tev, brā. Paldies. Es ceru ļoti tevi sagaidīt tajā, kā tu teici, veterānu cīņā. Jā, tā to varētu dēvēt. Es ceru, ka būs reiz tev jāstais, jā? Uztais kādreiz. Klausies spīdi! Šis batlam visi 3 spīdi ir tādā dirzādā. Mēs esam ATA centrā 20. oktobrī atraduši pašu vaininieku, kāpēc šodien viss te notiek. Bruno Reis. Tev prezentēs. Ejo, Bruno Reis, tas ir 371 battles. Ejo! Nē, veičukiņi, es esmu pilnībā normāls. Mēs iziesim cauri tavam šmotkām. Ātri. Jā, ātri. Kas uz galvas? Teicēju cepura, uzdāvināta. 0. Jā. Brilles. Brilles, neteikšu cenu, uzdāvināts. Auskars Chrome Heart 280 eiro. Ok, labi. Ķēde. Neteikšu cenu, nevajag zināt, sudraba, uzdāvināta. Karoči, 0. Jā. Krekls. Krēkls, šito es ne, bet šitā IDK 45 eiro laikam. Ok, bikses. Man liekas, kā Zāra 40 eiro. Botas. Jordan Black Cat 800 eiro, vai 790, man liekas. Cik? 790 eiro. Jā, man viņam būs cepuri jādāvina, bet jā, viešana dārgākajam cepuri kā jādāvina. Zeķis, Mike! 14 eiro! Nepiedalies, tev jau ir jau. Zāra apakšbišs! Visi, davai. Paldies, Bruno. Jo, mūsu trešais, kā tur Viktorīnas dalībnieks ir Doloresa Unzule. Pareiz pateicis? Onzule. Onzule? Dolo, pastāsti par sevi. Ko tu nodarbojies? Kā mēs tevi redzam kā Dolo tur, ja, un tur tīri. Ko tu dari vispār? Es gambloju ļoti daudz. Davai, sāksim no galvas tā. Uz galvas tev ir tikai mati. Skropstas, drogas 8 eiro. Sākam jau skropstas 8 eiro. Ok, tālāk. Tad grādzeni 0 eiro, jo man uztaisīja draugs no karotēm. Jāsaka cena, ķipa tā kā. 0 eiro, es teicu 0 eiro. Saki vismaz 5 vismaz. Labi, šitie cena? No aļika pa 2 eiro grādzeni šitie ir to varēja neteikt, ok, varēja teikt 10 eiro dublas kaut vai. Labi, ok. Mana ķēde. Real ķēde. 0 eiro, jo viņu uzdāvināja. Krakls, Tenerife, 20 eiro, ielas veikaliņš. Tenerife. No Tenerifes ielas veikaliņš. Bikses, humpalas, 6 eiro. Un, somiņa, 2 eiro humpalas, jaka, Gap, Yeezy, 70 eiro. Kēdes, Yeezy, 250 eiro. Tu ar ķēdām izvilka reāli kaut pasāk. Jau ir pagājuši 2 batli, pašlaik norisinās, kā to parasti sauc, žūrija eksperta, verdikts, kurš kritīs ārā. Pirmais battles bija Insane, otrais battles jau bija arī īstenībā Insane, es atradu Mazo Rūdi. Tu kaut ko uzvarēji. Es laikam uzvarēju pagājušajā sezonu šitai pašās pasākumā, kas ir 371 battle. Klik, Kāpēc tu nepiedalies šo sezonu? Vecīt, man gribās arī atnākt vienu sezonu kā skatītājiem, tomēr es jau 2 sezonas pēc kārtas piedalījies. Cilvēki probably aiz ekrāna nevar to, nejūt, cik tas ir liels actually darbs. Visu tos 8 mēnešus, cik tā sezona iet ilgi to Gatnika gribi vienkārši pačilot. Jā, es gribu šo sezonu vienkārši pačilot, pavērot, ko citi džeki dara, pabaudīt pasākumu vienkārši. Tu stāstīsi, kas tev ir uzvilkts. Sāksim no augšas. Kepons bija Sizerī, tricārs. Ok. Tālāk Brills. Jā, droši. Brills, man liekas, H&M-ā, es nezinu, cik tur maksā 10 kaut ko. 10, 7 eiro kaut kas tāds, jā. Tad tālāk, kas man ir? Man ir jaka,
Šitā bija kaut kāds randoms, man liekas, kaut kādā Asosā, nu kaut kāda pilnīgi basic jāka, kaut 40-50 eiro. Labi, tālāk. Kas man tālāk? Čempions. Čempions. Man liekas, es viņu pirku reizē ar cepuri, Saizerā 60 vai 65 kaut eiro, es nezinu. Nu, 65 eiro. Jā, man vajadzēja džemperi vienkārši ātri. Bikses. Kāpēc sarkanas? Es nezinu, vienkārši. Uz akcijas bija? Ja godīgi bija uz akcijas, man liekas, Portlandā, es viņas nepirku pa pilno cenu, viņas kaut kādu bez sotaku maksā. Bet viņas bija uz akcijas kaut 60 eiro. Tas ir ok, un kājās man ir džejs, es viņus pirku pirms vasaras, tā kā nonēsāti, bija šī 240 kaut kādi. Ok, tagad tu vari noplagot kaut ko, kas tev ir noplagot. Šobrīd esmu uz radošās pauzes, bet nākotnē gaidiet, būs jauns materiāls, būs kaut kas. Kad būs, sekojiet man Instagramā, mazais Rūdis, droši piesakojiet, aktīvi story, gandrīz un aktīvi posti, let's get it, mūzons arī būs, gang. Paldies tev. Tā, mums ir nākamais, es teicu, kā prezentēt, viesis, ne viesis, mēs kaču atradām Denisu. Mēs tagad arī pajautāsim Denisam, cik viņam maksā šmotkas vai ne. Denis. Cik maksā? Jā, cik tev maksā šmotkas? Kas tev ir uz galvas? Sāc no galvas. Kas tev ir galvas? Es nezinu, cik šitais maksā, bet tas ir Lucky 13 kepons. Man viņa bija daudz, bet es visur koncertos metu un atdevu, bet šis ir nozīmīgs man. Ar šo keponu es braucu uz savu cīņu Lietuvā ar plikām durēm. Šaudauts Ivaram. Dāvana. Jā. Tālāk, Jāka. Jāka man liekas, ka bija palīdz. Zāra, nē, pasties, ir Zāra. Pull&Bear, jā. Pull&Bear, nu kādi? 45 eiro, 45, 50. 50, 49 parasti. Uz kitku bija, tā būtu vairāk. Džemperis arī ir no mūsu, šis pat nebija drops, Čizova cīņa vasarā, vai vasaras beigās bija Vācijā, un šis bija priekš Čizova cīņas uztaisīts merch ar Čizova Tā kā tas ir no Čizova cīņas komplekts. Cik tas maksājas arī huizim, bet es varu pateikt, ka daudz. Es nopirku tikai šito jaku, tā man dod visu. Apmēnes ir no... Labi, chill. Tā, Bikses bija. Bikses kopā ar džempīti. Tas ir komplekts? Jā. Atkal tā vinājums. Jā. Tāpēc saku, man nav jāpēr. Botas stabils. Bļaļ. Nedirs. Jā, karoče, mums ar kreiso krastu bija tur konflikts ar vienu cilvēku, kuru es uzņēmos un aizbraucu atrisināt. Un par to Džeki, mana otrā ģimene, man uzdāvināja šos Jordans. Es nezinu, cik viņi maksā. Bet arī tas ir dāvināts. Karoče, es neko nepērku. Tā, dārgie draugi, mūsdienās dzīvo reperi. Uz veikalu pa lielam, jāaiziet, tad Pull&Bear jāciņu nopērk. Pārējo visu viņiem uzdāvina. Paldies tev, liels Denis. Starp citu, tu atnāc... 75 eiro, jā. 75. Tu atnāc pasākt, tu ir kaut kādu favorītu varbūt, kur tev ļoti simpatizē. Par kuru tad kā, šitas, jā. Es atnācu uz pasākumu, jo man vispār, līdz par to, ka es pats esmu repā, man patīk visa šitā atmosfēra. Jā. Es gribēju pastīties, kā tas klātienē notiek. Tāpēc atnācu, beidzot sanāca, jo iepriekš es biju arī, man vienu reizi sanāca, ka es nopirku biļetu un man pārklājās cits pasākums un tā tālāk. Beidzot tiku līdz šejienei. Es pat nezinu visus dalībniekus, kas uzstāsies, bet noteikti šautauts Abrai. Abra ir brīvrunu projekta džeks. Viens no brīvrunu projekta čaļiem JK ir kreisā krasta čalis. Un vēl viens mūsējais tur piedalās arī, kurš ir no Lucky Punch tīma. Tā kā es gribu redzēt, kā viņiem tur ies. Kurš? Es neatceros. Labais. Jā, no mūsu tīma, bet es neatceros. Bet viņš ir mūsējais, viņš vienmēr... Karoči, bļaļ. Viss kārtībā. Jā! Jau kamēr klusums, davai teikt, kamēr klusums. Jau paka, kur tu ej, lielais? Kur tu esi? Kā tevi sauc? Edgars. Aka Brīgzīs. Kas tu esi? Ko tu nodarbojies? Esmu liels esi? digitālā satura veidotājs. Labi, ka šeit tu zini, mēs maucam apģērba šmotku review, ķipa. Mēs šodien pa lēto. Tā izskatās, jā. Tev augšā ir kepons kaut kāds Guess. Man jāmin kaut kas? Kas? Man jāmin kaut kas? Davai uzmini, cik maksā, kā to šķiet. Cik dod par tādu? Viņš tās vēl holo, redzi?
Nu 100, 120. Mazāk. Mazāk? Bļāļ, kas ir? Ej, tu dievs, tas labdirs. Nu 50. Nu, kurš 60. Labi, 60 eiro. Brilles. 10 vai 15. H&M. H&M. Tas bija uz Parīzi, mums vajadzēja last chance. Jā. Kāpēc tu piesprādzējies visu laiku esi? Tāpēc jau man te viss lietas. Tā ir soma, sorry. Okay. Kas tā par somiņu? Jā, Tā ir mana Lamborghini soma. Lamborghini soma. Izskatās pēc gaļas gabala tev tur iekšā kā būtu. Labi, sorry. Cik maksā? 115. Skidoniņa, jā. Skidoniņa. Ok. Krekls? Krekliņu nopirku šodien 27 eiro. 27 eiro. Tas ir šodien nopirki? Jā. Ok. Pūstenis? 280 Maserati. Maserati 280 eiro? Jā, pa skidačku. Es teiktu, ka dārgāk izskatās. Nu, ko tev vēl liek štanī? Jā. Jā, es pat nezinu, kas tie ir. Nevajag rādīt. Calvin Kleini. Calvin Kleini? Nēties. Man liekas, ka jā, pagā. Es neredzu, kur ir. Nu labi, cik dos? Karoči, šitās nopirka pa 80. Tas bija, kad kazino pirmo reizi pacēla normāli. Es tāds, lai Vuģikā varētu iet spēlēt pie galdiem, vajag zolīt ģerties. Mans kapis. Jā, jo tur laiž tikai ar biksēm. Ok, botas? Botas. Kas tās ir? Tās ir manas reāli lētākās botas. SpongeBob botas kaut kādā. Tās ir tā kā Yeezy, šitie, zini, tie gumijas Yeezy, ar kuriem spīd staigā. Nu, šitie līdzīgi tiem, bet šitie maksā 89 eiro. Jā. Ok, Ok, Zoli, cik kopā tu sevi novērtēt? Es vienkārši tādu skaitu tās cenas. Cena rekura. Labi, paldies, Brigzī, ka piedalījies mūsu intervijā. Es ceru tevi redzēt arī uz stage. Vispār, kurš ir tavs favorīts? Nu, kas ir normāls botas? Ģenerālam jāmainas ročna tūpeles. NBC šūzi. Es viņiem komentārā ierakstīju TikTokā, un man ir daudz laiki. Kas ir labāk? Bļod, un to klausies, tas ir sūdspiedēji kaut kādi. Sūdspiedēji? Tev tur nav rievās sūdi palikuši, pasies. Tu tā kāju pacelt nevari nevaz. Labi, var. Tev līdz galvai. Labi. Evo, davai mums faitam jābūt. Kāds fights? Davai nomierinies, fighter. Nu, Anna, davai. Tā, davai. Iztum aptiki jau. Saki, Mēs esam atpakaļ studijā, atradām daudz klusāku vietiņu, un mums ir viens no atlases dalībniekiem, tas, kurš tika tālāk, vai ne? Pastāst kaut ko par sevi. Es no repa, no batlēm vispār esmu tik tālu. Es zinu kaut ko, bet, priekš manis tu esi jauniņais, jā. Ko tu dari? Mans vārds ir Mans vārds ir Galanieks. Es pārstāvu radošo organizāciju Klinikas ieraksti. 213. Esmu pašpasludināts Latvijas seksa simbols. Tā īsi. Parād, kāpēc? Parād kaut ko. Oi, kas tas tāds ir? Koči mēs apskatām drēbes, ja? Tātad pastāsti, kas tev ir uzvilkts, kur tu to pirki un cik tas maksā? Pats galvenais, cik tas maksā? Okay. Tātad jaka. Dabūju humpalās, es nezinu, kaut kāds eiro, 2, kaut kas tāds. 2 eiro ķipar? Jā, kaut kas tāds. Apakšā džempers, šautāts Void Studios Hugo, uztaisīja man speciāli uz batlu. Neatklāšu cenu, jo es nezinu cenu. Tas sanāks dāvinājums. Tas ir jādara. Dāvinājums, 0. Jā. Apakšā kaut kāds krakls, nezinu, ļoti vecs, milzīgs krakls. Svārki, Hugo šautāts atkal, atrada man speciāli uz šito batlu, meklēja gofrētus svārkus. Svārki tagad modē ir, svārki? Man jā. Tev jā, ok. Apakšā bikses, arī Hugo. Tas arī viss. Cenas kādas tur vēl? Kopā 2 eiro aptuveni. Šis viss ir dāvinājums. Un botas? Botas nopirku Mandalē, bet arī nesamaksāju. Man tētis nopirka sen atpakaļ. Man liekas, vajadzēja paņemt balvu lētākajam arī cilvēkam. Nopietni, reāli viņi vispār neko nepērk, viņi visu dāvina. Kāds sakars, man visu laiku es pērku. 2 eiro outfits, bet es tāpat izskatos vislabāk šeit. Labi, kādas ekspektācijas uz šo sezonu? Ko tu ekspektē no sevis? Kur tu sevi ieliksi? Šajā es riktīgi nočaukoju vienu pantu. Nebūtu nočaukojis, būtu daudz labāk, bet turpmāk vienkārši izvairīšos no šādām kļūdām.
Okay. Tu tiki tālāk? Jā. Okay. Tu pateici tā, bet... Okay. Pēc, kad tu zini, pret ko tev būs jācīnās, vai tu vēl tagad... Nezinu vēl, to mums laikam rītdien atklās šo informāciju. No kā baidies, no kāda? Ne no viena. Ok, ieplago kaut ko, kas tev notiek, kur tev var sekot, kur tev kāda bīti varbūt, kaut kāda dziesmas, nezinu, kur tu uzstājies varbūt. Nu, jūs pārsvarā gan jau zinat jau, kur man atrast, ja jūs nezināt, vienkārši ierakstāt manu vārdu. Kā jābija jāraksta? Paldies. Sāķi, kā tu jūties, bro? Labi? Tad ir labi, tev labi. Pastāsti, kas tev ir saģēris? Auskuru arī var likt iekšā, jā. Tā, sāksim. Brilles. Jā. 450 eiro. Nediers. Japāņu dizainers. Kas dizainers? Japāņu dizainers. Ok. Yeezy Gap hoodies. Es nezinu, cik ir retail price, kaut kādi 2 soteki varētu būt, es dabūju pa 70. Nē, 2 soteki. Yeezy Gap long sleeves. Kaut kas līdzīgs, kā arī kaut kādi, nezinu, cik viņš maksā, bet 150 varētu būt. I don't fucking know, bet... Auskars, sudraba Auskars. Arī jau sudrabs? Jā, kaut 20. Vai pārbaudīsim? Kaut kā 20 eiro, bet ir prova, čistā. Bikses neatceros, bļēd. Second hands kaut 5 eiro. Timbi, 6 inči. Tie no tā vidē, ka bļēd. Ozols teica samainīt jau. Timbi, es nezinu, 180 viņi maksā. 6 inči, jā. Kad mainīsi? Nekad, bļēd. Nopērst tu viņš valkā, bļēd. Nu, ko Jā, tu atdošu tev tavu jaku, Markus. Nu ko, ir beidzies šodien atlases etaps. Pulkstens ir tikai 10, bet jau viss ir beidzies. Man dripčiks nebūs. Tev dripčiks? Nē, tev pa garu jau video. Nē. Markus dripčiks. Labi, pēdējais šodien. Mēs pēc pirmo reizi esmu, man liekas, nevis tur, bet šeit. Jā, uzmetējs, a.k.a. Markus, a.k.a. Pilīckis. Davai stāsti, Markus, ko tu saģēji? Okay. Jāciņa, man ir no Haunēm kaut 30 eiro. Es ātri, lai nav gari, ja? Tu jau gari padari. Krekls, rezerves vai kaut kāds tāds veikals 10 eiro. Biks no Zāras 40 eiro. Hūčup zeķīts, dāvana. Es neteikšu, no kurienes dāvana. Neteiks? Pārāk daudz jau pieminēts hūčups. Nē, ir visai. Pa lielam viss. Pulkstens Montana. Nav vērtība. Krustāvs uzdāvināja. Ko tos gredzenus sakarināja? Tie ir lēti gredzeni pa 2-3 eiro. Kām? Kāpēc ne? Aksesuārs. Nu, paskaties uz sevi, nu. Krelīts, tas no pēļotavs pa 10 eiro. Labi. Botas tu jau pateici, ja? Nē, es nepateicu. Botas Easy 200 eiro. Kaču lēts tu esi? Kāds lēts, nu? Lēts. Nē, ok. Cik tev kopā ir kaut kāda? 4 soteki kaut kāda? Kaut kā tā. No tā. Šodien žubītas meklētai? Nē, es došos mājās Čučiņā. Mierīgs vīkendiņš. Ksaņķi, karoči, es tev teicu, ka dārgākajam fujakam šodien, ja? Nu, kur pēc dripiņa, ja? Kur es visu uzdāvanīju? Jā. Maza dāvana, maz prezentiņš to. Paturēsi mikrofonu. Viss jau. Es tomu arī paturēšu. Davai, čau! Maziņ tev dāvanīju. Jā! Bļē, es visu mūžu gribēju fucking šito besēvu keponu, bļē. Tev galva pa lielu. Par labu tev šitais. Tāpēc, ka esmu pārāk gudrs priekš tā sūda, bļē. Tev brīles izklačoja, bļē. Pasaki kaut ko. Paldies, ka skatījāties. Es jūs visus mīlu. Esmu Zanārs. Klausieties manu mūziku. Paldies. Kur klausieties? Kur jāklausās? Visur, bļē. Spotifyā, bļē, Apple Music. Viņam tur mīnus ausis vai tā. Šitā labi. Kaž visur klausieties, jā? Visur klausieties. Saprāt. Paldies, Zaņārs. Paldies. Davai. Es Black Bullet. Neteisos tik ātri iet gulēt. Gribu tusēt un gulēt. Pastarpamā bez gulēt. Visam prātu gulēt. Ties gulēt.